Labdien, latvieši! Es jums pastāstīšu īsumā, par ko būs šis video. Es pārstāvu Jūrmalas, konkrēti Majoru iedzīvotājus, kuri tikai nesen ir atklājuši fantastiskāko afēru, kas briest Majoru piekrastē, kurā ir tā saucamais Bermudu trīsstūris, vai arī trīsvienība mistiskā svētā, kas ir Lielupas krasta nostiprināšanas promenāde, ko iecerējusi būvēt dome un nu jau tuvojas laikam noslēguma fāzei. Centrālais objekts šim materiālam būs Murjāņu sporta skolas filiāle, kas atrodas šeit, upes krastā, nu jau 50 gadus. Tā ir airēšanas skola. Artūra meitu 8. klasē uzrunāja Murjāņu sporta ģimnāzijas pārstāvji, lai pievērstu airēšanai. Viņa izgāja iespēju pārbaudījumus un uzsāka 9. klasi Murjāņos mācīties Jūrmalas filiālē. 9. klases beigās jau pirms izlaiduma Čevera kungs paziņoja, ka plānojās skolas slēgt dēļ nepietiekamā finansējuma un ka iespējams skola vēl gadu pastāvēs un kas grib tie var vēl iet tajā 10. klasē vai vēl kaut ko, bet ka tas būs pēdējais gads. Meita nolēma turpināt mācības arī 10. klasē. Tomēr, kā stāsta audzēknes tētis, ne skolāni, ne vecāki līdz šim brīdim tā arī skaidri nav informēti par skolas likteni. Šobrīd ir jautājums, vai tie bērni varēs pabeigt nomācīties un notrenēties, jo īsti citas alternatīvas nav, pat cik lielākā daļa ir no ārpus Rīgas, no visādiem Latvijas nostūriem un fiziski nevar izbraukt kā tos attālumus katru dienu uz treniņu. Viņi tur dzīvo, viņi tur ēd, mācās, maksimāli trenējās, visu laiku apmeklē visas sporta zāles, kas ir airēšanas. Bērni ir ļoti lielā starā, bet viņi ir sašutusi tas, ka viņi iesāk un viņi to procesu nevar pabeigt. Airētāju sekcija atrodas Jūrmalā, Jaunā ielā, te starp privātu mājām. Izglītības iestāde izveidota Lielupes krastā un šobrīd tā mācās 18 audzēkņi, kaut telpas paredzētas 70 audzēkņiem. Viennozīmīgi, tas nav lēts. Nodokļu maksātājiem tas izmaksā diezgan ievērojams līdzekļus, vēl jau vairāk, ka šī bāze atrodas Jūrmalā, tie ir zemes nodokļi sākot ar to, tad dažādi komunālie, tad siltuma uzturēšana un visas tās pārējais. Tas tiešām ir diezgan liels sloks skolai. Ja mēs runājam tieši par kopējām izmaksām, viņas ziemas periodā ir šai bāzē ir 11–12 tūkstoši mēnesī, tad vasaras periodā tas ir lētāk. Bet viennozīmīgi, ka šīs bāzes uzturēšana tiešām prasa diezgan liels līdzekļus. Gada laikā filiāles kopējie izdevumi esot ap 700 000 eiro. Filiāle unikāla ar to, ka audzēkņiem tiek nodrošināta dzīvesvieta, ēdināšana un vidējā izglītība. Šī ir vienīgā šāda veida mācību iestāde airētājiem Latvijā. Direktors gan norāda, ka vecākiem jau iepriekš sniegta informācija par filiāles slēgšanu. Mēs esam informējuši vecākus jau pagājušā gada jūnijā par to, ka šī bāze šo funkciju Izglītības zinātnes ministrijas pakļautības iestāde pildīs līdz šī gada 31. jūlijam. Airētāju federācijā stāsta, ka filiāles slēgšana būs būtisks zaudējums airēšanas attīstībai Latvijā. Jauniešiem joprojām būs iespējams trenēties airēšanā, piemēram, citām Murjāņu sporta ģimnāzijas filiālēm, tomēr tā jau būs kā sporta skola, kur netiks nodrošināta ne vidējā izglītība, ne dzīvesvieta, ne ēdināšana. Tajās pašvaldībās, kur šis sporta veids ir, tur bērni netrūkst. Tur tie bērni ir un varbūt tās sporta skolas pat nespēja paņemt pretī visu. Un, piemēram, ja skatāmies uz Rīgu, tad Jūrmala ir tuvākais centrs, kur mums ir gan izglītības programma sporta, gan arī bērni var atbraukt uz Jūrmalu. Federācijas ģenerālsekretāre norāda, ka jau pēc 2 gadiem Olimpiskajās spēlēs tiks iekļauts jauns sporta veids – piekrastes airēšana. Tas nav pludūdens, bet tas ir atklātos ūdeņos īsā distance, kas ir
ļoti azartiska skriešana un 500 metru airēšana pa ūdeni. Līdz ar to šo te veidu mēs, praktiski mēs varētu sākt trenēt un gatavoties vismaz iesākumus, Jūrmalā. Direktors norāda, ka joprojām no ministrijas gaida rīkojumu par sekcijas slēgšanu ar šī mācību gada beigām. Ministrijā gan norāda, ka gala lēmums jau ir pieņemts. 25. gadā 18. jūnijā par to Murjāņu skolas ģimnāzijas direktors tika informēts. Viņš mums arī informēja, ka visi vecāki ir informēti par to, ka mācību daļa ir Murjāņos Majoros ir slēgta ar 1. augustu. Labā stāvoklī esošās telpas paredzēts nodot Nacionālā sporta centra pāraudzībā. Mēs arī vienojamies ar Majoru skolas direktoru, esmu viņu runājis, ka arī mēs organizēsim mācību procesu tiem audzēkņiem, kas gribēs turpināt mācības 300 metru attālumā Majoru vidusskolā. Bet ar esošu situāciju, jebkuram bērnam būs izvēlēties jebkuru skolu. Ja viņš grib mācīties ģimnāzijā pirmajā, tad viņš var arī mācīties un turpināt nodarboties ar airēšanu Majoros vai Lielupē. Un tiem bērniem, kurus doto brīdī, kuriem būs nepieciešama arī dzīvošana, tie, kas varbūt dzīvo tālāk prom no Jūrmalas, mēs mēģināsim sniegt atbalstu. Ēkas piederot valstī, taču zem tām Jūrmalas pašvaldībai. Artūrs Špaks, Daniels Janovs, Bestabū. Šodien mēs pamēģināsim atklāt jums tikai aizberga redzamo daļu par šo te skolas likvidāciju, kas tiek saukta par optimizāciju vai reorganizāciju. Igaunijā airēšanas sporta federācijas budžets ir 1 miljons, Lietuvā 1,5 miljons, Latvijā 18 000. Runājot ar Ukrainas airēšanas sporta treneriem, atklājas, ka kara apstākļos viņi nav slēguši nevienu struktūru vienību, nevienu skolu, kā arī turpina sūtīt audzēkņus uz starptautiskām sacensībām. Atšķirība vienīgā ir tā, ka viņi guļ pagrabos un bumbu patversmēs, bet mums miera apstākļos redzams, kas notiek. Pavisam nesen martā tika pieņemti grozījumi jaunatnes likumā, kur ir izteiktas rūpes par jauniešiem, par viņu fizisko un garīgo veselību, par to, kā mēs par viņiem turēsim rūpes un mēģināsim visādā veidā stimulēt nobrieduši pilnvērtīgas personības attīstību. Bet arī te mēs redzam, ka darbi iet pilnīgā pretrunā. Runājot ar cilvēkiem no izglītības ministrijas, kā arī no sporta federācijas, atklājas interesanta lieta. Bieži tiek minēts sporta federācijas padomes lielais priekšnieks Fogeļa kungs. Un visiem ir zinām viņa tuvā saikne ar kamaniņu un bobsleju sportu. Un ir atklājies, ka 2 darba vietu vietā ir iecerēts radīt 8, kam ir vajadzīgi līdzekļi. Un šis te airēšanas sports tiek principā likvidēts uz kamaniņa sporta rēķina. Kā jums liekas, vai tas ir godīgi? Šī te promenāde bija iecerēta laist šo promenādi arī caur šo airēšanas bāzi, kas jebkuram skaidri domājošam cilvēkam bija absolūti tātad skaidrs no paša sākuma, ka airēšanas skolas pastāvēšana tas dara neiespējamu. Jo nav iespējams šeit drasēt cilvēku masām un vienlaicīgi trenēties un mācīties jauniešiem laist laivas upē. Šajā teritorijā jau no pagājušā rudens nereti iegriežas Izraēlas pilsoņi, kuri iziet cauri skolai un pie upes vēro un
sarunājas par to, kādas ieceres viņi šeit realizēs. Arī šī promenāde, kad skola protestēja pret to, ka nav iespējama, nav savienojama ar skolas pastāvēšanu, tika it kā apstādināta, un doma teica, ka netiks izbūvēta šai piekrastē skolas teritorijā promenāde. Bet, kā tagad redzam, skolai ir pateikts līdz 30. jūlijam izvākties, un promenāde arī šeit, Zibens ātrumā, tiek būvēta. Un atklājas aizvien jauni fakti, par ko šobrīd iedzīvotāji un iesaistītie cilvēki no skolas gatavo vēstuli Izglītības zinātnes ministrei, arī iekšlietu ministrijai, valsts policijai par šo te noziegumu valsts līmenī, kur ir paredzēts likvidēt šo te Murjāņu skolas filiāli Jūrmalā, nemitīgi falsificējot ciparus, izmaksas, iebiedējot skolotājus, visādi stāstot treneriem un vadībai, ja viņi neparakstīs šo, ja nepiekritīs šim, tad viņi tiks atlaisti. Tādēļ pirms mēs vērsīsimies pie šīm ministrijām, kurām tiek gatavot dokumenti, un aicināsim sabiedrību arī piedalīties piketos. Es došu vārdu skolas treneriem, skolotājiem un audzēkņiem, jo viņi noteikti ļoti izsmeļoši jums varēs izstāstīt par notiekošo šobrīd skolā, par šo te likvidācijas procesu, par skolas vēsturi, un tad izdariet paši secinājumus un pāršūtiet šo materiālu draugiem, radiem, un lūdzu iesaistieties šajā lietā, šajā noziegumā pret latviešu tautu, pret Latvijas izglītību, pret Latvijas sportu, pret vispār sabiedrības interesēm kopumā, kaut kādas acīm redzot šauras cilvēku grupas, finansiālo interešu vadītas schēmas. Jā, Zigi, tu kā ilgadējs treneris, pats sportists, jūrmalnieks, pastāst lūdzu par šo te visu štelīti, jo savādāk es to nevaru nosaukt. Nu kā, viss pamatā ir tikai nauda, jo tad, kad bija direktora Amontova, viņa jau iesāk to lietu, bet izglītības ministrija bija pretī tam. Tad, kad viņa tika noņemta no amata, tad viņas vietnieks Čevers kļuva par direktoru, un epopeja turpinājās. Bet ministrija arī tajā laikā teica, netaisīs iet, bet tad, kad, es domāju, tur bija ļoti ieinteresēta cilvēku grupa, kas stāv virs Čevera, kas ir tuvās draudzīgās attiecībās ar valdību un valdības vīriem un kabinetiem. Viņi tā arī nolēma, lai tā naudas plūsma neplūst nevis uz šejienu, pieņemsim, ja 700 000, kā viņi saka, mums tā skola gadā izmaksā, lai visa tā aiziet uz Murjāņu sporta ģimnāziju. Lai viņi varētu, labāk dzīvot, pārtikušāk. Tad es domāju, ka ne jau velti tika iebīdīts IZM sporta direktora amatā Aleksandrs Samoilovs, un jūs iedomāties sportists, kas tikko vēl vakar spēlēja pludmales volejbolu, jau ir sporta ministrs. Šī jāpārzina kaut kādu pamatīgu sporta organizāciju, kā funkcionēlē sports un tam līdzīgi, uzreiz par sporta ministru. Un pirmais darbs, kas viņam bija, pat praktiski nav iepazinies ne ar darba apstākļiem vai kas un kā, uzreiz ķērās pie reorganizācijas. Tieši pie reorganizācijas. Tā kā es viņu personiski pazīstu, viņš sevišķi ar manu kontaktu nemeklēja, tad es sapratu, ka tur kaut kas nav tīrs. Tas ir mans tīrs loģisks domas. Es arī viņu saprotu. Iedomājieties, kad viņam silta vieta kā ierēdnim, viņš dara savu darbu, ko viņam liek,
Tātad viņš darīja pasūtījumu darbu. Es domāju, ka tas bija pasūtījumu darbs. Nu, tā arī mēs nonācām pie to, ka skola tiek likvidēta pamazām. Nu, tas ir pamatā viss, tas ir nauda. Jā, teiksim, tur ar sportu ir maz sakars kā tādu. Jā. Viņus neinteresē ne skolotāji, ne skolnieki, ne skolnieku vecāki, ne darbinieki. Jā, teiksim, tur viņi par to pat neaizdomājas. Viņam galvenais ir nauda. Bet saki, lūdzu, cik es saprotu, tad Samoilovam pat ir zināms interešu konflikts, jo viņš ir gan ministrijā, gan viņš ir šajā organizācijā, kam tiek nodota skolas teritorija, proti Latvijas Nacionālam sporta centram. Nu, kaut kur jau tā skola bija jānogrūž. Jūs saprotat? Viņš jānogrūž kāda rokās. Nu, kāda rokās, nu tieši tā. Nu, tā ir divas... Nacionālais sporta centrs ir pakļauts izglītības ministrijai. Nu, tas ir no vienas kabats uz otru kabatu tiek teiksim, viņš ar vienu roku pabīda likvidāciju un ar otru roku pieņem šo objektu pārvaldībā. Tieši tā. Nu, un, teiksim, Čeverdoms jau bija pēdējā, kur mēs bijām sapulcē, ka mēs runājam, kā mēs tālāk darbosimies. Viņš ierakstīja vienu punktu, ko mēs neviens nepārunājam, ka visa skolas nauda, pilnīgi visa, pāriet uz lielo skolu. Jā, tas ir, cik tur, 600–700 tūkstoši, tas ir domāts, jā. Nu, tas arī viss. Jo šeit, jūs saprotat, te infrastruktūrā nav jāieliek ne centa, te viss ir sakārtots. Te ir tikai trenēties. Tajā skolā, cik es saprotu, ir ļoti daudz problēmas, kur atkal tur regbija laukums, tur vēl kaut kas jātaisa. Jātaisa. Kaut gan viņiem bija kaut kāds 4–5 gadu atpakaļ kapitālais remonts vai celtniecība. Vai tā nauda vispār aizgāja, par kuru vajag viņa aiziet, es nezinu. Ja es grāmatvedībai klāt netieku, mēs vispār netiekam grāmatvedībai klāt. Un es arī apšaubu daudzus tēriņus, kas ir. Jo, ja es ieraudzīju, pieņemsim to, kad skolas izdevumos, mūsu izdevumos ierakstīti ir ēlingu nolietojums. Iedomājieties, stāv ēlingi, jā, viņiem ir nolietojums, bet tas jau nav skolas izdevumos. Un tā man es arī apšaubu tos visus ciparus, kas tiek pasniegt vispār ministrijā, kas te, teiksim, Samoilova tā prezentācija Saimā. Es arī Saeimas komisijai pats personiski parādīju, kad kā var... Es nekad nebūtu iedomāties, ka augstākā savā šo organizācijā var aiznest galīgi kreisus ciparus. Saprotat, man tas bija šoks, tad es saprotu, kad... kad ir iespējams viss. Jā, bet ne jau tik nekaunīgi. To mēs arī lūksim izvērtēt, vai viņi veido speciālu komisiju, vai viņi vienkārši Indriksone šobrīd izskata. Saeimas komisija pieņēma to prezentāciju Samoilovu tā kā pēdējo faktu, ka tas tā arī ir. Tātad iespējams viņi pat nepārbaudīja viņu. Bet, protams, ka nepārbaudīja. Bet viņi bija atbraukuši šeit uz 10. oktobrī, šeit bija tā komisijas sēde atbraukusi. Es viņiem visu parādīju, kā viss tas ir. Kā tie skaitļi ir radušies. Jā, bet cik es saprotu, tad jums sākās viss ar to, ka viņi neļāva jums uzņemt audzēkņus, stāstot, ka nav naudas. Jā, tas ir tā, kad Saeimas komisija pieņem to, kad ar mūs likvidēs, tad viņi aizliedz uzņemt 9. klasē audzēkņus. Un līdz ar to mums palika mazāk. Mums arī, zinot to, ka vērst skolu, no manis personiski aizgāja 4 audzēkņi uzreiz, jo vecāki par saviem bērniem uztraucās, kur mācīsies. Palika 18 tikai, tā arī viņi pamazām šo skolu likvidēs. Kā tik nesanāk beigās tā, kad tur viņam to likvidācija nekas nesanāk, un 1. septembrī pateiks, ka turpināt strādāt, nav ar ko strādāt, tāpēc, ka atkal šogad arī nekas netiks uzņemts. Kā viņam sākotnēji, jūs vēl 1. gadu, cik es saprotu, cīnījāties par to, lai uzņemtu audzēkņus. Jā.
Ja, otrā gadā viņi pateica kategoriski, jūs atlaidīs, ja jūs turpināsiet uzņemt audzēkņus. Nu, jā. Kā viņi to pamatoja? Kā viņi pamatoja? Kādēļ šī skola, jo viņi jau nelieto terminu likvidācija, viņi lieto reorganizāciju, optimizāciju. Kā arī Rērkungs teica vienā sapulcē, reorganizācija mūsu valstī tā ir likvidācija. Bet Rērs taču pirms gada jums no skatuves solīja, ka viss būs labi, un tagad? Jā. Cik es zinu, viņa nav vispār pilnīgi nekādas skaņas dzirdētas. Viņš ir airēšanas federācijas prezidents. Jā. Nu, arī tajā Saeimas komisijas sēdē, kur nolēma mūs likvidēt, viņš nebija. Ģenerālsekretāri arī klusēja. Ūdeni mutē ieņēmusi. Ja? Vienīgais, kas kaut ko pateica labu vārdu, tas bija Zaļupe. Ka viņi pateica, kāpēc tiek izvērtēta airēšana, bet netiek ņemsim visu sporta veidu izvērtējums. Ja? Tikai airēšana. Tas ir viss bīdīs tikai pret airēšanu. Visi skaitļi pret airēšanu, nevis citas sporta veidi. Ko viņi kādu pienesumu nesuši vai ko tam līdzīgi. Saprotat, pret sistēmu ir grūti. Tā ir sistēmiska likvidācija no augstākajiem varas ešaloniem. Saprotat? Nu jā, un parastie cilvēki netic saviem spēkiem, ka viņi kaut ko var izdarīt, jo mūsu valstī jau tā ir klasiska pieredze par to, kā varneši dara absolūti nesankcionētas, nesodāmas lietas. Jūs neticēsiet, mums te bija Jūrmalā basketbola turnīrs, kur mūsu skola arī piedalījās. Un citu skolu skolotāji mums tagad saka, ka mūsu skolnieki mācīsies Majoru vidusskolā. Mēs to neviens nezinām, mums tas ir kā tas tā. Un tikai pēc tam mēs uzzinām, ka runas iet apkārt, tikai ne mēs to zinām. Nu redz, kad sākās tā promenādes epopeja pirms gadiem 6, 5, es zvanīju Amontovai, jo bija pilnīgi skaidrs, ka jūsu skola likvidēs, bet jūs vēl to nenojautāt. Un tad es prasīju viņai, vai... Solīja, ka viss būs labi. Jā, es viņai prasīju, vai skola tiks likvidēta. Viņa teica, nekādā gadījumā, bet es saprotu, ka Amontova arī atlaida par kaut kādām nesmukām naudas piesavināšanās lietām. Nu jā, tā ir viņas lieta, es tur neiedziļinos, ja? Jā. Bet kā viņi pamato to? Es saprotu, ka tagad, kad jums ir maza audzēkņi palikuši, viņi aprēķina šos izdevumus uz tiem dažiem palikušajiem audzēkņiem. Tagad, es domāju, viņi jau to nerēķina. Tagad viņi ir likvidācijas procesā, tagad viņi domāju, ka viņi tagad cīnās ar juridiskiem aspektiem, kā pareizi visu aizvērt. Ja? Jo dotajā brīdī gan izglītības ministrija, gan Čeverkungs teica, ka rīkojums būs uz 1. jūniju, pa mūsu atlaišanu. Ja? Tagad ir kurš jūnijas, nekas vēl nav vispār ziņots. Ja? Un cik es zinu, nolikumā ir punkts, kā ir jāparaksta likvidācija izglītības ministrijai, ko viņi joprojām nav parakstījusi. Vispār tās, cik es skatījos nolikumu, tieši nesen pasījos, kad vispār to lemj ministru kabinets. Tieši tā, ministru kabinets. Ne pat izglītības ministrija. Es domāju, ka viņi mainīs nolikumu. Ir jau, saprotiet, ir jau arī ziņas, ka Čevers konsultējas ar juristiem, lai mainītu nolikumu. Tas ir publiski pat pieejama informācija. Es jau tikai no publiskās informācijas, kā teikt, gūstu faktus. Un kādā veidā mainīt nolikumu, lai nenotiktu šī parakstīšana no tik atbildīgām institūcijām, lai viņām nebūtu vienkārši jāatbild par to. Protams, viņi pa vaininieku Čeveru uztaisīja. Tas ir loģiski. Tā izskatās, ka Čevers ir vidusposms. Samailos par to negrib atbildēt. Viennozīmīgi. Izglītības ministrija arī ne, un ministrs kabinets vēl jau mazāk. Jā, un tu kā treneris. Jā. Kāpēc tev liekas, kāpēc tai skolai būtu jāapstāv un kāpēc vispār airēšanai jāapstāv? Jo šobrīd likvidējot šo centrālo Murjāņu skolas, tātad filiāli, ir apdraudēts viss airēšanas sports kopumā. Es domāju, ka airēšana to arī beigsies kā tāda, paliks tikai klubu līmenī un viss. Klubu līmenī, es saprotu, netiek tie augstākie rezultāti sasniegt. Nē, visi augstākie rezultāti ir tikai no Murjāņu sporta ģimnāzijas. Tur ir vesela plejāda, kas ir pa jaunat pie junioriem braukuši, visi ir
24/7 treniņi, teiksim, kad notiek, ja 2 treniņi tev dienā regulāri, ja, un, teiksim, mācības pakļauts, protams, ka rezultāts būs. Ja tas, ka mums tā sistēma nav pareizi izveidota, kā tas ir jebkurās ārzemēs, tā ir cita lieta, ja, teiksim, to, ko Čevers varēja izdarīt. Jo, teiksim, Kamaniņu skola, kas viņam arī tā kā filiāli, ja, gatavo uz Murjāņiem. Nu, pēc idejas mums arī vajadzēja, teiksim, būt tieši tāpat gatavot uz jaunos ērētājus uz Murjāņiem, kā tas ārzemēs. Ja? Bet mums jau nav. Mēs bērns uzaicinām no malas, ja, un rēķināt 9. klasē, ja viņi sāk tikai airēt, tas ir kaut cik sāk 10. Bet, ja, teiksim, klubos sāk no kaut kā 12, 14 gadu, viņš jau ir pieredzējis, viņš jau zina, un te, kamēr mēs 2 gadi paiet, kamēr mēs sasniedzam to līmeni, 2 gadi, kad jau viņi jau, teiksim, līdzīgi jau iet pa priekšu, un 3. gadā, protams, brauc pa priekšu, bet ja teiksim, tie audzēkņi būtu kā piramīdas princips, kā Čevers pats gribēja, ja, tad būtu cits, pavisam cits rezultāts, jo Čeveram bija visas iespējas, teiksim, tā kā SAS un Murjāņi ir zem viena sistēma, ja, lai, teiksim, SAS gatavo Murjāņiem. Varētu tur treneris rokāts taisīt, ja nepatīk vai kaut tam līdzīgi, ja, bet tad viņi gatavot uz Murjāņiem, tad minimālāk, teiksim, pie pieredzējuša cilvēku pieliktu mazāk pieredzējuši cilvēku, tas ātrāk paceļ meistarību. Tā bīdīties priekšsāk. Mums jau sanāk 9. klasē visi no nulles. Ja, tas ir visi jāmāc. Tas ir savādāk, ka tu pieredzējuši ieliek, viņš jau sāk mācīt jau no pirmās dienas. Ja? Nē, mēs ļoti ceram, ka ar šo te materiālu varbūt arī notiks kaut kāda apgaismība šīs te Murjāņu sporta skolas cilvēku struktūru vidū. Nestāks. Pašā manā uztverē arī pašā ērēšanas tā saimē, ja, kas tagad palikusi, tur ir bēda. Bet kā šo bēdu uzlabot? Nezinu. Tu ieteici, teiksim, tu arī ieteici, ka pēc ārzemju pieredzes būtu prātīgi pievienot šo te airēšanas lietu iekšlietu ministrijai. Vai iekšlietu ministrijai vai aizsardzības akadēmijai. Tāpēc, kad, teiksim, tā kā daudz ērētāji ļoti daudzās valstīs, vai karabinieru, vai armijas struktūrās, vai policijas struktūrās, protams, ka šeit būtu. Un tas nozīmē, ka, teiksim, būtu pēcsacība. Tas sanāk tā, ka viņi pabeidz 12. klasu, un viņiem nav savu kluba. Viņi nenāk no klubiem, viņi nāk no laukiem. Iedomājies, teiksim, kur viņš tagad Ķeipenē var airēt? Man, teiksim, 2 bērni no Ķeipenes, ja? Viņi tur nevar airēt. Izbraukāt uz kaut kurien, arī nereāli. Tas, varbūt, jā, bet ja viņš, pieņemsim, ir zem kaut kāda iekšlietu struktūras, ja? Viņš šeit var mācīties, trenēties. Un ja viņš sasniedz kaut kādu rezultātu, viņš jau turpina, teiksim, vai karavīrs vai kas turpina airēt, teiksim, viņam dot tādu iespēju. Bet es jau zinu, ka arī no jūsu rindām jaunieši kāds liels procents arī dodās armijas. Ļoti liels procents dodās uz armiju. Man tagad abi puiši, kas tagad pabeidz 12. klasi, abi divi jau tiek uzņemti armijā, un viņi izgāja jau medicīnisko apskati. Un padziļināto medicīnisko apskatu viņi tur viena no labākiem ir. Visi praktiski, kas pabeidz mūsu skolu, armijai fiziski attīstīts, fiziski spēcīgi. Visi viņiem ir. Tikai karavīri iemaņas. Es teikšu, ka arī viss rajons, kas 50 gadus dzīvo kopā ar jūsu airēšanas bāzi par studentiem, skolēniem, jūs var teikt tikai to labāko, jo viņi ir pirmkārt ļoti izpalīdzīgi, ja kāds kaut ko pajautā, viņi ir ļoti morāli motivēti, ja? Vispār tādi ļoti savākti jaunieši. Mēs nekad neesam redzējuši nekādu pīpēšanu, dzeršanu. Var teikt vienkārši, ka jūs esat viņus tiešām tā ļoti, kā tādi labi skolotāji gādājuši par viņu arī to psihisko stāju, garīgo, morālo. Bērni gadās arī visādi gadās, bet lielākoties, es domāju, teiksim, kad lielākoties pabeidzot, teiksim, ja vēl 9, 10, viņi ir tādi, tiešām bērni, tad 11, 12, viņi jau tādi nobrieduši, jau zina, ko darīt, kā darīt jau.
Tad nav jāmotivē viņus uz treniņiem. Tad treneris gribam uz zāli. Nu, tad viņi jau paši trenējas. Ja no sākuma vēl caur pirkstiem jāstāsta, teiksim, nu jāpieskat viņus tā. Beigās viņi dara visu paši. Un tie, kas, teiksim, tagad palikuši man tāda 10. klasīte, 9. 10. Es varu iedot uzdevumu un pats nepiedot trenerim, viņi izdarīs visu 100%. Jā, lieliski. Klausies, bet kā tev liekas, ja nodod tagad pēc ministrijas ieceres Nacionālajam sporta centram, ko viņi darīs? Viņi taču ir, principā, zināmā mērā komerci organizācija. Es domāju, ka, teiksim, vasara mums ir īsa. Ja viņi domā taisīt kaut kādas treniņu nometnes kaut kādam sporta veidam, nu, tad, nu, labi, varētu te pavasar padzīvot pludmales volejbolisti, varbūt vēl kaut kāda sporta. Bet mums jau ziemas ir garas un izmaksas jau ir diezgan. Ne jau vēl te Nacionālais sporta veids paņēma šito bāzi no izmaksām, kas gāja mūsu izmaksās. Viņi paņēma ne tikai šo te, bet arī izmaksas, cik tur vidēji. Teiksim, tas ir pa elektrību, pa gāzi, pa ūdeni, viss tas. Teiksim. Viņi paņēma tās izmaksas sev līdzi. Tās izmaksas, teiksim, lielai skolai iet garām jau. Ja? Nu, viņi arī domā galvu. Ja? Tad tas jau nes tikai, nu, kā lai jums pasaka. Nu, es domāju, ka viņš nekāds plus šeit nenesīs. Tāpēc, kad, lai arī uztaisītu normālu viesnīcu, tas ir nenormāls jāiegulda remontos. Jo... Nu, jums jau ir ļoti pieticīgs studentu viesnīca. Jā. Viņš pat, tā kā mēs esam braukājuši un mēs zinām apmēram pat kādi hosteļi, ja, tad viņš nav hosteļa līmenī pat. Ja, tad, nu, tāpat jāiegulda minimāls remonts, lai viņš arī būtu atbilst hosteļa līmenim, nu, ārzemēs. Bet saistībā ar to mūžu te tak būtu brīnišķīga vieta jahtu piestātnēm, kuteriem. Tā kā es domāju, ka sporta centrs nodarbosies tieši ar šo te. Nu, tiešām te jāiegulda ļoti liela nauda. Jā, bet vai tad ir iespēja šo te jūsu airēšanas sporta filiāli pārbāzēt kaut kur citur ar mazākām izmaksām? To, ko jums stāsta pasaciņas no augšas. Tas nav iespējams. Jo arī Lielupē, viņi saka, pievienos Lielupē, bet Lielupē tak nav, tajā treniņu vietā nav nekāda vispār kapacitāte. Nu, tā tas ir, diemžēl. Nu, un es domāju, Nacionālais sporta veids, es domāju, ja pagājuši gada te gāja Izraels izcelsmes tādi ļautiņi 2 gabali, ja, interesējās pa priekšu pa to veco, kas ir tā, kas arī piederēja, teiksim, Izraels pilsoņiem, ja, Latvijas laikā. Interesējās par to un par ko tieši? Par ko? Kā saucās? Vecais jahtklubs, jā. Tā koku māja, kas tālāk tur ir. Tā piederēja... Jā, bet beidzās jau pieteikšanās uz privatizāciju. Kā zinām, mums bija arī jāsamaksā 40 miljoni izņēmumu kārtā kaut kam par kaut ko un tā tālāk. Cik zinu, 2 miljoni aizgāja Ņujorkas holokausta centram un par pārējo te... Bet apetīti jau ar to nezūd. Nu, protams, apetīti tikai aug. Nevar mēģināt vēlreiz to izdarīt, nu. Nu, viņi ne jau vēl viņi gāja pāris reizes, viņi te nāca interesēties. Nu viņi varētu pat pieprasīt to, ka tās bijušās ebreju teritorijas. To varbūt nē, bet es domāju, ka ar laiku Nacionālais sporta veids, Nacionālais sporta centrs to, tāds, ka tas izmaksās diezgan dārgi viņiem, jo tas sev pa budžetu nav, teiksim, Nacionālais sporta veids, viņš jau, teiksim, uztur kamaniņu trasi, ja, kamaniņu trasi, kas varbūt izmaksā 2,5 miljonu budžetam. Nu, šitas arī izmaksās kaut kādi 180 budžetam. Nu. Cik zinām, viņiem ir vēl kleistu zirgi, līdz it kā zirgi tiek likvidēti arī tur šobrīd. Nu, redziet, tiek likvidēti, tad viņš ir nerentabls. Nu, jā, piemēram, tenis korta Lielupes, jā, kur Gaļa Godmaņa arī trenēs teiksim, spēlē ar kādiem Vācijas vai Itālijas amatieru līgas sportistiem, kas dāsni piemaksā, un to jau var uzturēt. Bet tur jau iet... augstos plauktos. Augstie plaukti iet trenēties. Kāpēc ne uz valsts budžeta rēķina? Kāpēc latviešu bērniem vispār ļaut trenēties pie upes, vai ne? Nē, kādā sakrībā. To tak var labāk pārdot. Protams.
Un tur tak ir paredzēta bruģēta tā visa daļa. Ārpus Nu, teritorijas. vēl jau labāk, es pat nezinu. Jā, tur ir paredzēts bruģēt un to stūri vispār neļāva apbūvēt, jā, jo tur ir paredzēts kaut kādas jau jaunbūves, saulrieta terases. Jā, Tā kā te ir liels plāns uz šo visu nogabalu. Nu, es domāju, ka jā. Un, teiksim, tur bērni te paliek kaut kādā trešā plāksnē. Nu, saprot, kur ir nauda, tur neinteresējas par bērniem. Jā, teiksim, tas ir mēs, teiksim, domājam, ka arī šai sporta veidam ir liela sociālā nozīme, pieņemsim, jo mēs uzaicinājām bērnus no lauku rajoniem, kur nav iespējas, teiksim, citos sporta veidu trenēties, vai viņam, teiksim, nepatīk kaut kāds cits sporta veids, un viņam var uzaicināt šeit. Nu, viņš tad pamēģina savu spēku sērēšanā. Sanāk, nesanāk, jā. Nesanāk aiziet armijā vai policijā, vai kur, teiksim, viņa 12 klašu izglītība, fiziski spēcīgs sagatavots, nu, tas nav vajadzīgs valstī, jūs saprotat? Bet es saprotu, ka valsts dotē tos sporta veidus, kuriem ir vispār panākumi. Kā jūs, teiksim, es saprotu, ka jums... Normāli, jā, bet kā jums ar šo te sporta veidā, ar šo te normatīvu starptautisko izpildi, kā ar bērnu pieteikšanu dažādām sacensībām, kāda rezultāti, kāda vispār ir gan vēsturiski, gan šobrīd? Airēšana savā laikā, es domāju, viens no vadošiem sporta veidiem bija, teiksim, kad sākot no, pieņemsim, no Aivara Laznieka, tas mans treneris, ja, Monreāls Olimpisko spēļu sudraba medaļu ieguvis, pēc tam Žoržs Tikmer četrnieks, Maskavas Olimpisko spēļu sudraba, pēc tam pasaules čempioni bija Sarmīte Stone, Kokareviča, Margarita, Gins Vilks, Ģirts Vilks, jā. Reinholds Andris startēja 2 olimpiādēs, Lasmans Andris. Viss jau bija normāli. Tad, viss jau mainās. Saprotat, sistēma kāds nomainījās. Jā, teiksim, skaidrs, ka mūsu sporta veids pastāv uz dotācijām. Jā, kā visi sporta veidi. Jā, tikai ir lobby, nav lobby. Jā, teiksim, mums, teiksim, dotajā brīdī nav lobby. Jo padomu laikos, man jāsaka, šī ziņā sistēma bija vienkāršāka. Tur perspektīviem audzēkņiem tika dot visas iespējas, ja, teiksim, pat piemaksāt, teiksim, kā man, es biju Dinamo struktūrā, es vēl nebiju armijā, bet es, teiksim, biju 3. vietu savienībā, iegūju pa jaunatni 2 reizes. Un viņi, pieņemsim, lai man pieturētu, maksāja man 80 rubļu tā kā stipendiju. Saprotat? Tātad, un plus nometnes bija. Tad jau, kad vinējām PSRS kausu un tam līdzīgi, mums jau bija savienības 300 rubļu maksāja tajā laikā, kaut gan 120 vai 140 bija maksimāla alga. Ja? Tad jau tu varēji nodarboties. Tagad jau mums tādas sistēmas vairs nav. Jā, tagad aizvien problemātiskāk bērniem, kuri sēž pie kompjūteriem un viss tikai vaida pa televīziju un radio, ka tā ir traki ar bērnu veselību, ka te ir konkrēta vieta, kur jaunieši trenējas, kur viņi motivēti, kur viņi neslapstās, viņiem ir kolosāli dzīves apstākļi, viņiem ir viss iespējas, kā teikt, augt un mācīties. Tas vienkārši vesela, laba struktūra tiek likvidēta. Tas tā, diemžēl, mūsu valsts ir. Jūs saprotat, ka cilvēkam interesē nauda. Viņš ir slims ar zelta bulli, protams. Ziniet, kā saka, iet pār līķiem. Jā. Viss. Te ir tipiska situācija. Vienalga, kas notiek ar mani, ar skolotājiem, bērniem, bērnu vecākiem, ar tur kaut ko zvanījās un meklē. Viņus tur visu laiku. Es zinu, ka jums notika liela sapulce, kur bija saicināti visi vecāki, tad izglītības ministrija vienkārši neieradās. Vienkārši viņi pa Skype, jā, tā viņi pa Skype, paskaipoja. Jā, pa Skype un uz 5 dažādiem jautājumiem ar vienu teikumu atbildēja. Kādu? Viss būs zināms 1. Kaut kādā datumā viss būs zināms. Un tāpēc viņi sapulcināja visus, jā? Jā, brīnišķīgi. Kā es saprotu, jums netiek sniegtas atbildes? Nē, protams. Es pats atbildu personīgi uz savu vēstuli gaidīju kaut ko 4 mēnešus. Jā, un arī es zinu, ka arī Murjāņu centrālā skola ir rakstījusi vēstules gan izglītības zinātnes ministrijai, gan ministram un tā, bet atbilžu nesako. Bet es jau viņus saprotu, viņiem jau nav ko atbildēt. Jūs saprotat? Jā, ja paši izdomā likvidēt. Protams.
Nu, loģiski, viņam jau nav ko atbildēt. Viņi katrā ziņā mēģina to visu izdarīt tā, pabāžot zem paklāja, lēnām, lai neviens nepamana šito būvē, šito likvidē, to nodot privatizācijai, un tā tas viss. Kad mums pat gribēja likvidēt, mums atsūtīja vienu vēstuli, kur galvgalī bija rakstīts, ka tas ir domāts Sasam, bet doma pa mums. Viņi jau paši nezina, kas ir Sas un kas ir Murjāņi, šitas te izglītības ministrijā. Tas ir pēc sapinās. Jā, normāli. Labi, Ziga, paldies tev, par, tagad es varbūt aicinātu otru treneri. Varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet arī vispār par skolas pirmsākumiem, par to vēsturi. Kāpēc jums liekas vispār, kāpēc tā skola ir svarīga, kāpēc Latvijai viņa ir svarīga, latviešu jauniešiem? Kāpēc jūs no kura gada vispār? Jūs esat viens no tiem senajiem treneriem, man jāsaka. Es esmu senais treneris un manā uzturē. Labi, to es pateikšu pēc tam. Vienmēr sakot, 80. gadā atvēra airēšanas nodaļa, tad bija Jūrmālas filiāli, Murjāņu Jūrmālas filiāli, tagad ja viņi savādāk saucās, tagad ir teritoriāla struktūra vienība. Nezinu, ko tas maina, bet tas tā. Un mēs bijām Strēlnieku prospektā 32, un pēc neatkarības, tas jau bija pagājis laiciņš 96. gads, šī ēka, kas bija Dinamo viesnīca saucamā, viņi paredzējās aiziet uz privatizāciju. Un tad tādā laikā mēs darījām visu, ko vien var izdarīt, un 94. gadā ar ministra kabineta lēmumu panācām, kad nodod Murjāņu apsaimniekošanā ar šādu budžetu. 0. Tad mēs ilgi cīnījāmies, un sākot no 96. gada pagāja 8 gadi, kamēr valsts saprata, ka tas būs mērķtiecīgi pārvietot, gan sportistiem mērķtiecīgi, jo uz šejieni, jā, jo vasarā mēs nācām trenēties no Strēlnieku prospekta uz šejieni. Tas ir dienā 3 stundas tikai ceļā. Jā. Pasaprotat, cik tas racionāli ir. Un tātad 2004. gadā mums iedeva tur priekš projektiem jau naudiņu ministrija. Nevis Jūrmālas doma? Nē, Jūrmālas doma no mums tā. Zina, ka mēs te teritoriāli esam, bet neko vairāk. Ja, un tad 2000 pēc visiem procesiem, rekonstrukcijām 2007. gadā mēs no Strēlnieku prospekta pārvācāmies uz šejieni. Un 2026. tātad mēs izvāksimies ārā. Tieši 50 gadu jubileju varēs svinēt. Jā, tieši tā. Tāda ir tā vēsture, kā mēs nonācām šeit. Jā, pastāstiet varbūt, kāpēc jums šis te izskatās pēc tāda valsts līmeņa nozieguma? Nezinu, es nejūtos kompetents, lai viņu nosauktu par noziegumu. Es uzskatu, tas ir vairāk, to varbūt var saukt par noziegumu. Tas ir noziegums pret Latvijas jaunatni. Viennozīmīgi noziegums pret Latvijas jaunatni. Mēs zinām, kāda jaunatne veidojās, mēs zinām, ko mēs te varam izdarīt un ko mēs no viņiem varam izveidot. Ja? Zīgs jau te ieteica, to variantu pateica, viņš daudz mums ir aiziet uz, pat mums te bija sacensības, man atbrauc 2 armijnieki, jau, kā saka, skolu beiguši ir, vai ne, un policisti ir, Jūrmālas pašvaldības policijā sēž mūsu audzēknis, varbūt policija nav bijis sakars, bet tur ir tāds Toms Bautri. Ja, viņš arī mūsu audzēknis, vai ne? Vēl ir uz tiem ugunsdzēsēji, nepažanieki, jā. Ugunsdzēsējos mūsu beidzēji ir arī daudz, kas arī jau ir valstī nepieciešams. Principā jūs dodiet to pamatu rūdījumu visiem šiem te. Tieši tā. Mēs viņus, kā saka, sagatavojam un tur jau ir tā problēma, ko arī Zigas ieminējās, un neatkarīgi no tā, vai mēs saskatām viņā perspektīvu un visu, vai trenēties vai nē, bet, diemžēl, mūsu sistēma, es uzskatu, nebaidīšos šī vārtā, ir mūsu sporta sistēma, ka mēs vienmēr saņemam pārmetumu to, ka pēc 12. klases mums jau neviens nepaliek. Mums nav reāls, par cik viņi nāk no Kandavas, no Engures, no Cēsīm, no visurienes, no Tukuma. Viņiem nav kur palikt.
Un mums tas nav nodrošināts, vai ne? Un līdz ar to viņi ir aiziet uz tām iekšlietu struktūrām un tā tālāk visām. Un mēs viņus kā sportisti zaudējam. Ir entuziasti bijuši, kas vēl cīnās, vai ne? Bet cīnījās līdz kā saka, 12. gadam, kad mūsu skolā vadības nomainījās, un tad es arī nebaidīšos šī vārda, mēs aizgājām nevis šādi uz leju, bet šādi uz leju. Nu, kā jums liekas, vai pie tā nebija arī pie vainas tā padomju laika kaut kāda nesadarbošanās treneru vidū, kaut kāda varbūt arī tāda, kā jūs atcerieties, viena tomēr bija pietuvinātāka partijai, otra tā kā nē, un tāda, jo šis te posms, viņš ļoti daudzās jomās iezīmē šķelšanos pašu latviešu vidū. Pilnīgi es jums piekrītu. To, ka trenerim ir jābūt ar savām ambīcijām, jā, bet es varu pateikt savu viedokli. Manā uztverē ir tā, ka tām ambīcijām ir jāvirzās uz kopēju sporta veida attīstību. Nevis tikai uz personīgām ambīcijām. Es varbūt šito kaut kādā veidā tur, kā konkurenti mēģināšu likvidēt, ja, lai tikai pats paceltos. Tā tas sporta veids neizdzīvo. Un tas arī ir tas iemesls, kāpēc mums no 12. gada mums vienu gadu bija medaļa. Arī U23 vai U19, precīzi tagad nepateikšu, viena medaļa. Līdz 12. gadam Zīgs jau ieminējās. Mums bija šeit galerija ar bildēm. Mums bija tā iekšā iesiet tur, kur ir treneri. Es esmu bijusi pie jums vienreiz. Redziet, tur bija pilna galerija, kur mums ir medaļnieki, pasaules čempioni. Man pašam 3 gadus pēc kārtas pasaulē pa sudraba medaļām divnieks brauca, vai ne? Tad bija rezultāts. Bet kāpēc jums liekas mūsu saucamās brīvās Latvijas sporta federācijas aizlaiž sporta veidus pa skuju taku? Es domāju, jā, šeit ir tiešām, vai ne, es arī daudz varētu pateikt, ka manā uztverē federācija nedarīja to, ko viņai vajadzēja darīt sakarā ar šīs skolas likvidāciju. Te vajadzēja visos, kā saka, mēdījos, pie augstākas varas, pie loka, visur darīt visu iespējamo, lai šo visu izskaidrot, taisīt kaut kādas sanākšanas, bet, mūs neviens nekur neaicināja, lai savu viedokli izteikt. Federācijai bija savs viedoklis, vai ne? Kāds viedoklis ir federācijai? Rēram, piemēram. Piedodiet, es varu pateikt to, ko es dzirdēju vienā kopsapulcē, tieši Rēras pateica, varbūt precīzi neatkārtoši, bet, tāda ir mums sistēma valstī, un to jau izcīnīt nevar. Bet ko nozīmē nevar? Viņš ir bijis ministrs, jā? Un tā tālāk. Un tātad šie te latvieši, tā kā padomju laikā, viņi zināmā mērā ir pietuvināti tai pašai komunistiskai partijai, kura grauj savu tautu un viņas nākotni. Es varu pateikt tā, ka ir jau tāds labs teiciens, vai ne, ko mēs arī sakam sportistiem, vai ne. Es saku, nav jau vārdiņš nevar, galvenais ir vārdiņš negribu. Šeit, man liekas, dominējošais bija vārdiņš negribu. Nezinu, grūti man pateikt, varbūt politisko karjeru negribu bojāt kaut kādā veidā, ja sāks kaut kur iestāties un tā tālāk. Neoficiāla informācija arī, jūs sakat, miniet faktus. Faktus es nevaru minēt, bet es dzirdēju, ka Rēra kungam bija pateicis, ka viņš bija ministrijas padomnieks vai nejaukties sporta lietās. Cilvēks ņem vērā. Brīnišķīgi, ko nevar pārmest viņam, vai ne? Katrs pa sev rūpējās pats, vai ne? Tāda ir viss tā epopeja. Un tā mēs esam pie tās sasistās silas nonākuši. Jā, mēs vēl par to silu, kā teikt, pacīnīsimies, tāpēc, ka latvieši ne tādas viensasistās silas ir, kā teikt, salīmējuši. Gribētos cerēt, vai ne, vai kas iznāks, vai neiznāks. Gribētos jau, lai kaut kas iznāk, lai tikai neiznāk tas bēdīgais variants, ko Zīgs teica, vai ne, kad beigās iznāks, ka mēs būsim tie vainīgi. Nē, jūs nevarat būt vainīgi, jo jums visu laiku ir piedraudēts klusēt. Jūs atlaidīs tā vai tā.
Mēs būsim vainīgi tanī mirklī, ka pateiks vienkārši, bet jums taču nav cilvēku. Mēs nevaram ņemt cilvēkus. Nē, nu kā jums visu laiku liedz uzņemt audzēkņus? Kā jums var būt? Un tagad viņi atsauc uz šo te faktu, ka jums nav pietiekama audzēkņi, ko viņi neļāva jums 2 gadus uzņemt. To, ka nav pietiekami, viņi jau paši izveidoja sakarā ar to, ka mums bija normāli cilvēki bija, kas, kad izdzirdēja to, ka to skolu taisīs ciet, tas jau bija, man liekas, ja nemaldos, 25. gada pavasarī vai pat varbūt, ka 24. pat gadā, ka jau sākās viss tas. Daudz ne, bet pāris cilvēki pateica, nē, mēs jūtam te perspektīvu, nebūs neko neizcīnīs, izņēma dokumentus ārā. Nu, tā arī aizgāja. Un tā mēs arvien mazāk. Piedevām vēl 25. gadā beidz, kur mums viņi jau aizbrauc, beidz 12. klase, tas jau uzreiz arī samazina, tad pasaka, nevar uzņemt. Nevienā klasē, jau Zīgs teica, tik 9. klasē. Nē, nevienā klasē neļāva uzņemt. Ja jums ir kāds, ko paņemiet, bet lai tam kāds būtu, tas ir darbs tāds, ko acīm redzot viens otrs nezina. Braukāšana ar personīgo transportu, personīgo degvielu par rajoniem, meklēt tos kadrus, taisīt konkursu, atsijāt. Kāpēc mani neuzņem? Es taču tik labs biju. Nu, tu jau labs biji, bet pēc mūsu kritērijiem uzņemšanas tu neatbilst. Viss. Tagad es dzirdēju arī tādu teicienu, ka Čevers esot teicis, ka bet būs uzņemšanas konkurss. Mēs esam startējuši uzņemšanas konkursā ar masu informācijas līdzekļiem, mājaslapām, visu kaut ko. Meitene aizgāja, kas pati atnāca uz to paļaujoties viens cilvēks. Pārējos mēs visi savācām. Protams, vajag taču organizēt visu to. Tieši tā, un ja mums to aizliedza, piedošana, mēs jau neesam tādi pionieri, kas ies makulatūru vākt vai nezinot kāpēc. Jā, tas viss ir traki. Nu, paldies, Pēter, ka jūs tā īsumā pastāstījāt. Tagad es došu vārdu Arnoldam, kā redzat, vīrs kā ozols, es kā ods pie ozola. Labdien! Pastāst vienkārši par to, tu te mācies, jā? Jā. Pastāst savu to stāstu par skolu, ko tev viņi devusi, un kāpēc tev liekas, ka tas ir ļoti, ļoti bēdīgi, ja to skolu likvidēs? Es mācījos šodien no 10. klases sanāk. Es šeit nācu, jo šī skola tev dod i sportu, i mācības, kas ir kombinētas kopā. Tev ir mācības un treniņi vienu laiku. No rīta tu notrenējies, pa dienu izmācies un vakar atkal uz treniņu. Šī skola dod bērniem, kuri vēlās nodarboties ar sportu. Īpaši, ja viņiem patīk ūdens, viņi var nākt ar šeit trenēties. Tevi te apmācīs ļoti labi. Ir mācības ir treneri. Treneri ļoti labi paskaidro, kas ir jādara treniņās. Īpaši iemācīja tehniku. Pašas stundas, te ir ļoti interesanti klausīties stundas, jo skolotāji dod tev visu iespējamo, ko tev vajag pašam zināšanām tām nākotnes dzīvē. Vēl es šeit nācu tikai, jo pašu bērnības es sportoju ļoti daudz. Es nācu šeit arī sportoju, esmu ārpus, kad vēl nemācījos šitien. Es sportoju. Man iepatikās, un tad es sapratu, ka ir jāatnāk arī uz šeit pamācīties. Pabeidz 9. klases, atnācu uz šeit mācīties. Ar godu un prieku esmu pabeidzis beidzot šo skolu. Bet šī skola ir ļoti slikta, ka viņi grib aiztaisīt, jo skola un paša vieta, kur atrodas šī skola, ir ļoti jauka. Te ir upeklā, te ir jūra, te ir viss, kas ir vajadzīgs apkārt. Un šeit ir labi vispār, ka tie paši visi dalībnieki, grupas biedri, kas ir šajā skolā, visu laiku tev izpalīdz, paši skolotāji auklītes, visu laiku tev var palīdzēt. Te arī brīvajā laikā, kad nav treniņi, tu vari iziet tepat laukā, paspēlēt bumbu ar draugiem vai vienkārši pastaigāties. Tāpēc es domāju, ka šai skolai ir tieši jāpaliek, jo es zinu dažus cilvēkus, kas vēlējās uz šeit nākt, bet tā kā internetā ir izplatīts to, ka skola var ciet,
Viņi saprata, ka viņiem nav jēga, tu atnāc uz šeit, tevi izmet pēc laika ārā. Viņi gribēja nākt uz šeit, jo es uzaicināju viņu vēl saviem draugiem, piedāvāju, jo te ir jautri, te ir komanda, te ir sadarbība starp komandām. Tu vai nu sadarbojies ar komandu, vai nu tu esi tajā pašā mirklī, tu esi pret saviem draugiem, jo sacensību laikā, īpaši, ja tu esi viens airē, tu sacensies kopā tu komandas biedri. Draugi te ir daudz. Kaut kā tā mums ir skola. Jā, tas ir ļoti žēl, ka mums jārunā tādā brīdī, ka skolas pastāvēšana karājas mata galā. Ko tu tālāk dzīvē darīsi? Es jau izdomājos. Mani domas iet uz medicīnu tālāk vai uz mārketingu. Un par airēšanu, mani kā es šeit nenāku ar airēt, man ir daļas savu veselības problēmas. Bet ja man būtu viss kārtējis, es labprāt turpinātu šito airēt. Ka es salabotu savu veselību, es būtu atnācis te turpināt airēt. Brīvākā laikā, bet uz mācībām, es domāju, mani skolotāji vairāk kā arī palīdzēja saprast, ko es gribu, jo es neesmu sapratis līdz beigām, ko es gribu. Man iedeva iedvesmu, mērķi iet uz medicīnu, palīdzēt tālāk cilvēkiem vai to pašu fizioterapeitu. Jo šeit jau arī māca apmēram to pašu, kas ir vajadzīgs. Viss tā locīšana, viss tas, kas ir pirms sporta, pēc sporta, ko fizioterapeiti arī palīdzēja tiem, kam ir traumas. Tu saproti, kas tev par traumu, tu dabūni šeit viņu, tu aizēji izārstē pie fizioterapeita, pie ārstiem, tu jau saproti, ko tieši tev vajadzēs nākotnē tajā pašā profesijā priekš sportistiem. Tu tieši gribi par sporta ārstu? Sākumā jā, bet tagad es domāju iet vairāk uz ārsta palīgiem. Paldies par to, ka tu izstāstīji arī tos savus plānus un cerēsim, ka mums izdosies kopīgi arī ar sabiedrības atbalstu tomēr to skolu noturēt, jo tikai kopā mēs varam, kā teikt, apturēt šādu veidu nelikumības un vienkārši pretvalstiskas rīcības. Jā, aicinu vēl savus draugus, pie manis tagad. Nekunāk jau pirmais. Stādieties priekšā, lūdzu, jūs esat audzēkņi. Teodors Šarsņovs. Aurēlija Baturindi. Mēs esam beiguši 12. klases šeit. Mēs abi mācāmies jau no 10. Un mums šī skola ir iemācījusi disciplīnu un sagatavojusi dzīvei. Ļoti labi skolotāji šeit ir, ļoti laba izglītība, daudz ko pamāca, ne tikai mācībās. Ja šo skolu likvidēs, tas ir ļoti liels zaudējums latviešu jaunatnē, jo viņa mums ir daudz izpalīdzējusi gan disciplīnā, motivācijā, mūsu treneri motivē. Mums ir, kā to pateikt, sacensībās ir iedevuši gribu cīnīties. Tas dzīvē svarīgi. Jā. Un, manuprāt, ļoti man dzīvē palīdzēs uz priekšu, neatlaidību. Kaut vai arī tajās nedaudz garlaicīgajās lietās, mēs airējam katru dienu, vismaz 24 kilometrus. Dažreiz apnīgi, bet var redzēt rezultātus, un tas mums palīdz ļoti. Pastāst varbūt, kā meitenēm iet šajā skolā? Meitenēm iet diezgan interesanti, un mēs visi esam tikā liela ģimene šeit. Piemēram, mēs vakaros pavadām kopā ar visi kopā, gan, protams, mēs mācāmies, bet arī mums patiek īpaši saulainas dienas paspēlēt bumbu, un kaut ko paskatīties kopā. Mēs esam principā visi šeit draudzīgi un ļoti atsaucīgi. Un ko tu domā, ka tu pabeigsi šo, mācību iestādi? Kādi tev plāni? Mani plāni iet uz medicīnu, jo gribas palīdzēt cilvēkiem un attīstīties šajā jomā. Ļoti jauki. Jau otrs audzēknis, kas saka par medicīnu, un kādas tev plāni? Man ir plāna uz sporta akadēmiju iet saistībā ar airēšanu. Tu gribētu tā kā pa treneri tālāk?
Varētu viens no tiem plāniem ir. Jā. Nu, tā kā es saprotu, ka tu nemaz nedomā piekāpties un atļaut iznīcināt visu šo airēšanas sportu Latvijā. Viennozīmīgi. Šī skola ir ļoti liela daļa no latviešu airētājiem, no airēšanas. Ir, protams, arī citas vietas, bet šī ir unikāla, jo mēs dzīvojam, mācāmies, trenējamies, mūs te baro. No kurienes jūs esat? Esmu no Rīgas Vecmogrāvis. Un tu? Es arī esmu no Rīgas. Vecāki ir ļoti bēdīgi par šo skolas slēgšanu, jo daudzi mammas draugi arī vēlējās sūtīt savus bērnus uz šo skolu, bet laikam nebūs šāda iespēja, ja slēgs skolu ciet. Bet tad, kad mēs rīkosim piketu, vai jūs vecāki un kolēģi ir gatavi piedalīties? Jā, viennozīmīgi. Labi, katrā ziņā paldies jums un varbūt pēc tam vēl kādreiz parunāsimies. Mieši paldies, ka jūs arī pastāstījāt par sevi. Sveiki, es Mūrjāņos esmu mācījies jau 2 gadus, pabeidzot tagad 10. klasi. Es sāku jau no 9. klase. Kā tevi saukt? Edvards Ārgals. Un vispār, kā skolu kā tādu man ieteica Roberts Akmens. Man viņš arī treneris Talsos, smaiļošanas treneris. Dabūju arī iedvesmu no viņa vispār nākt šeit mācīties. Un tagad arī, kā no pieredzes, ļoti labi. Man vismaz bija šie 2 gadi. Žēl jau, protams, tiešām žēl. Vecāki jau arī nav priecīgi. Es nezinu, kurš vispār būtu priecīgs par šo skolas slēgšanu. Jo pieredze kā tāda, 1. gads vienkārši bija grandios. Es jau nesaku, ka šis bija baigi slikts, bet var redzēt, kā ar laiku ir mainījies. Vienkārši tas, ka nav jauna audzēkņu un tāda nolemtības kaut kāda sajūta arī treneros un vadībā, jā? Un arī tas, ka mums arī ēdināšana kā tādu, gada sākumā un pagājušajā gadā mums bija pašiem savas pavārītes un ēdienu kvalitāte vienkārši bija grandiozas, būšu godīgs. Bet tagad jau arī ar to laiku, pēc oktobra mums tagad sāka vestēst. Nav jau arī tik slikti, bet var just to atšķirību. Arī kā tādu treniņu procesi man ļoti patīk. Tā kā, es nezinu, vai ir varbūt ir kaut kāds skolas Latvijā, kam vēl kaut kas līdzīgs šitam ir, bet, manuprāt, šis ir viens no unikālākajiem, kas Latvijā ir bijuši. Vecāki arī domāja, ka bija daudz laika un iespējas šito mainīt, bet pa vēlu viss sāka notikt. Bet sāka notikt, tas nozīmē, ka cilvēki jau vienkārši nezināja arī, jo jūsu vadībai tika teikts, ka viss būs labi. Un vadība teica vecākiem, ka kaut kas tomēr turpināsies un tā, bet cik mēs tagad redzam, ka tas viss tā plānveidīgi, klusām vienkārši tiek likvidēts, cerot, ka jūs arī, kad jūs vienkārši... Mēs pielāgosimies, ka mēs padosimies. Un ka padosieties un nerunāsiet. Tāpēc, ka neviens to nezina. Arī, jo, kā es sapratu no citiem, kas jau ir gājuši Mūrjāņos, tas jau it kā pa gadiem jau tika teikts, kā laikam slēgs pat nākošu gadu, tā tas vienkārši turpinājās, un, visiem likas, nekas beigās nenotiks, un tā viņus laiks saka, bet, viņi tā kā manuprāt, viņi pielāgojuši to runu tā, ka beigās slēgs un visi tā kā, Un visi būs fakta priekšā, un vienkārši viss būs izšķabējis, un te būs citi ļaudis, kas te saimniekos, un jūs būsiet aizgājuši uz citām mācību iestādēm, un kurš tad cīnīsies par šo? Tur jau tā lieta, pagājušajā gadā jau bija vecāku konference, vienreiz bija, varbūt 2 reizes bija, bet, aizgāja. Un ministrija, ja pat neatnāca, viņi caur Skype izrādās. Jā. Labi, ministrijas, tas nav baigi mana zona, kur es varu baigi runāt par to, bet, aizgāja, parunāja, bet tā jau arī nekur tālāk netika. Bija iespējas par to, kas tur Oskara Kalpaka skola bija iespēja kā apvienos, un vēl kaut kāds citas skolas bija. Ar jūsu skolu? Kaut kā tā, es sapratu, ka bija tādi. Bija vēl viena iespēja, ka mēs ejam mācīties uz Majoru vidusskolu, un ka
treniņu procesus un dzīvošanu joprojām te notiks. Bet kāda jēga tam? Nu, galvenais, ka vēl kā tāda dzīvošana vēl te notiks, ka treniņi vismaz notiks, jo šitie jau nenāk kā, vienkārši mācīties. Nu jā, bet tas jau ir pilnīgs absurds arī. Nu arī, jā, bet, Ja jums ir atstrādāta visa skolas sistēma, pasniedzēji, visu gadu desmitiem, ja, tad tagad vienkārši tas sanāk, ka jūs tā kā uztaisīs, par tādu pusskolu. Nu jā, problēma jau ir tāda, ka vispār mēs līdz šādām brīdim tikām. Es jau domāju, ka skolas administrācija kā tāda jau sen varēja kaut ko sākt darīt. Jo arī man bija stāstīts, ka kaut kādos gados bija it kā skolai taisīts reklāmas. Vispār, kā pēdējos es minētu, vismaz varbūt 10 gadus, nav nekas noticis. Kā reklāmas kā tāds vispār nav bijuši. Tu domā audzēkņu uzņemšanai? Jā, jo arī knapi vispār kāds zināja. Piemēram, man ir daži draugi, es pasaku viņiem, es eju, piemēram, cilvēkiem, es eju Murjāņos. Kas tas tāds? Es nekad neesmu dzirdējis par to dzīvē. Un vēl vairāk par airēšanas filiāli kā tādu vispār. Jo tikai no tās nīšas daži cilvēki, kas iet airēšanā, no citām pilsētām, varbūt viņi kādu reizi redz sacensībās. MSG, kas tas tāds? Nav nejausmas. Tur ir tā problēma, ka vispār nezinu, ka tāda skola vispār eksistē. Tas ir vispār fantastiski, jo kaut vai padomi laikā tā Murjāņu sportskola bija ļoti izcila, ļoti elitāra, var teikt. Ja? Un es zinu, ka arī mājaslapa viņai bija tīra laba, kur bija arī par skolas vēsturi, bet tagad mājaslapu it kā pārtaisīja, un tur ļoti daudz, kas ir pazudis, man cilvēki teica. Un nenotiek ne reklāmas, vispār tāda sajūta, ka Murjāņu sporta skola ir zaudējusi kaut kādu savu tādu dvēseli un arī tādu jauniešu kaut kādu apvienošanu un vispār tādu interesi par virzīšanu sportā. Jo, kā tu zini, tagad visos sportos visādi leģionāri uzrodās, ja? Kaut kādi melnrai brūtainie, pēkšņi Latvijas sportā. Jā. Un tad notiek kaut kāda, sports ir pārvērties arī par biznesu, cik visiem ir zināms tās nebeidzamās afēras, kādas notiek arī sporta federāciju priekšgalos, ja? Un kā tagad redzams, ka ne tikai pašās sporta federācijās, bet viņi ir gatavi notirgot savus ministriju pakļautībā esošos pat īpašumu, skolu filiāles aizvērt un notirgot vienkārši kaut kādai komercdarbībai. Manuprāt, tas ir traģiski. Tas ir traģiski, tas ir vienkārši šausmīgi, tāpēc, jo, kā tā vārda Latvijai jau tā sports, es neteiktu, ka daudzi nodarbojās, varbūt nodarbojās, bet, manuprāt, sports kā tāds vispār ir svēta lieta. Un vispār kā audzēkņiem un jauniešiem kā tā, vajag nodarboties vismaz ar kaut ko pēc stundām, jo ir daudzi, kas vienkārši aiziet uz skolu, aiziet mājās. Un tu zini, ka uz Eiropas fona Latvijā ir vislielākais jauniešu pašnāvību skaits, jo mums jau patiesībā jaunieši neredz motivāciju, valstī nav mērķa, un visur valda tikai nauda. Nauda. Un visi, kam ir vai kādam vāja sirdsapziņa vai vājš prāts, tad vienkārši viņš pakļaujās tam. Un tas ir visbriesmīgākais. Manuprāt, jā, tas arī sportā ļoti, manuprāt, bieži lieta, jo izdegšana kā tāda ir arī īsta lieta, jo, piemēram, man pašai airēšanā varbūt nav tik grūti, bet, lai tiktu līdz tam rankam, kad tev arī ir sponsori un tev reāli apmaksājās tas viss, tas nav tik viegli. Tu vari trenēties, cik tev uziet. Būs, protams, vienmēr kāds, kam ir vairāk, piemēram, talants un spēks. Un, ka tev neizdosies, bet tā vai tā tev jāturpina vienkārši ir. Ne jau tu visu tās dienas iztērēji vienkārši, lai, es padodos, tā neko. Jo sports jau audzina raksturu un īpaši būtiski ir tādos pusauģu gados treniņi, jo pirmkārt, tas dod pamatu visas dzīves tālākai, tādai arī veselībai.
cilvēkam, jo izstrādā tavas muskuļu grupas, cīpslas, kaulu stiprumu, veido sirds veselību, plaušus, viss šīs vēnu, asinsvadu struktūras. Jā, protams. Un ja mums tik daudz tiek runāts sabiedrībā par jauniešiem, par to, ka viņiem tur visādas tādas un šādas problēmas. Šeit ir ideāla vieta, ideāla struktūra, 50 gadu garumā, kas funkcionē, ir attīstījusi gan viesnīcu, visu izbūvējuši ar nelieliem līdzekļiem, bet visu nepieciešamo ar izcilu skolotāju sastāvu. Un tas vienkārši tiek paklusām likvidēts. Nu jā, aiziet vējā. Tā ir dubult morāla visā, pilnīgi, ko mums runā, ka viņiem rūp kādam jaunieši un arī valdoņi, kas uzdodās par mūsu valdību. Mēs jau viņus redzam kā svešus individus. Ja problēma jau tāda, viņi, manuprāt, tukši vārdi, tāpēc, jo nekas jau netiek arī darīts. Piemēram, tas pats Čevera kungs. Es tik redzēju interviju, kas viņš nosauca airēšanu par hobiju. Bet, jā, hobija ir dažiem cilvēkiem. Daži uzskata kā hobiju, bet no olimpisko spēļu sports nav hobijs, manuprāt. Tas jau ir dzīvesveids, un ja skolas vadītājs var pateikt kaut ko tādu, tad viņš tiešām nerada iedvesmu šais jauniešos, pasniedzējos. Tā ir iedvesums, kā teikt, pieslāpēšana. Kā citādāk. Tas ir vistrakākais, ka pati skolas valdība kā tāda vienkārši pat pretēji, nenes pat motivāciju, pat demotivē. Es nezinu, manuprāt, tā situācija vienkārši jau pirms dažiem gadiem bija jālikvidē. Nevis. Viss šitā situācija bija jālikvidē. Cerēsim, ka tagad sasparosies arī uz piketiem, uz mītiņiem, un esam iesnieguši jau gatavojam, pareizāk sakot, šos dokumentus, un ar kopējiem spēkiem, varbūt ar ministru arī godaprātu, un pamošanos, un savu vainu atzīšanu, kopēji spēsim nosargāt. Es tiešām ceru, ka tā izdosies. Paldies tev arī liels, jā. Elzbieta Arbidāna. Sofija Klueva. Tu jau Aurēlija Baturina. Jā. Pastāstīsiet par šo situāciju, kā jūs viņu redzat kā audzēknes, un kāpēc jums, un kas jums vispār, kas priekš jums ir skola, ko viņa jums ir devusi, un kādā situācijā jūs redzat tagad viss tā skola un sporta veids ir? Šī situācija, vismaz manuprāt, tā kā ļoti, nejauka, neforša, jo, pieņemsim, man dēļ tā, ka es dzīvoju ļoti tālu no reālas pilsētas, man nāks ļoti agri celties, ja es dzīvoju mājās, un šī skola deva iespēju normālu gulēšanas režīmu ieviest, un es spēju nodarboties ar sportu katru dienu, ko es nevarēju savādāk darīt, un es tiešām redzēju nākotni šajā sporta veidā, un man bija panākumi. Un, ja es mainu skolu un šo skolu slēdz ciet, turpināt treniņu programmu, kāda viņi ir, un ienest tikpat labu rezultātu un turpināt augt, ir gandrīz nereāli. Kurienes tu esi? Es esmu netālu no Iecevas, Olainas novads sanāk. Un tuvākā skola, uz kuru man ir izdevīgi braukt Rīgā vai Olainē, un tur nenodrošina airēšanas treniņus. Un Rīgā tas klubs, kurā it kā notiek akadēmiskās airēšanas treniņi, cik esmu dzirdējis, tur nevar īsti norganizēt viņus. Un nākamā tuvākā vieta ir šeit Jūrmalā SAS vai šī skola. Un, ja šeit slēdz ciet uz Sasu izbraukāt katru dienu, tas prasa ļoti daudz enerģijas, un es apšaubu, ka tas ir realistiski. Kā es varu piebildīt, šī skola nav tikai priekšmācībām, tas ir arī iespēja sportot skolēniem un jauniem cilvēkiem. Šī skolā, man liekas, dod vairākas iespējas arī nākotnē, jo mēs mācāmies, mums ir pašdisciplīnā, mēs mācāmies plānot savu laiku, kā arī savienot to kopā ar mācībām. Šī skola ļauj, viņa dod mums iespēju sportot un trenēties, jo mūsu skola ir elastīgais
stundu laiks, jā, piemēram, mums no rīta ir treniņi, pēc tam mēs mācamies un vakarā mums atkal treniņi. Tas ir, man liekas, lieliska iespēja savienot un attīstīt sevi sportā, kā arī saplānot kopā ar mācībām šo procesu. Protams, kā Elizabete jau teica, šī skola dod mums iespēju savienot sportu ar mācībām, kā es domāju, ka mums, ja mēs aiziesim uz citām skolām, piemēram, es ar Elizabeti, mēs tagad pabeidzām 10. klasi un nāksim, ja šī skola noslēdz, nāksim uz kaut kādu citu skolu uz 11. klasi, un mēs domājam, ka ja mēs aiziesim prom, tad tas nedos mums iespējams savienot vēl joprojām akadēmisko airēšanu ar parastam mācībām. Nu jā, tā kā viss ir ļoti bēdīgi par to, ka tiek šāda afēra bīdīta, lai varētu, kā teikt, iznīcināt šo skolu. Ļoti maz skolas Latvijā, kur tieši ir, mums skola ir gandrīz vienīgā, kur var sportot un mācīties vienlaicīgi. Jā, jo mūsu skolā palīdz tieši sportistiem attīstīties. Jā, mūsu visi skolotāji ir atsaucīgi. Mums palīdz gan mācībās, gan sadzīvē. Jā. Jā, tas ir brīnišķīgi. Un es esmu dzirdējis tik daudz labus vārdus par šo skolu pilnīgi no visiem. Un tas ir patiesībā vienkārši neticami, ka tādu skolu likvidē. Jā, un te ir visas iespējas, lai airētu. Jā, mums ir upe un arī šogad sāk popularizēties jūras laivām airēšana, jā, jūrā. Mums arī no skolas ir netālu jūra, kāpēc, lai neattīstītu šo sporta veidu, kāpēc, jo mums ir invertārs, mums ir laivas, mums ir trenažieri, mums visas iespējas, lai to iztenot, bet tas jau vairāk jautājums citiem cilvēkiem. Nu labi, meitenes, cerēsim, kad ministri nāks pie prāta. Jā, cerēsim. Jā, paldies jums liels. Paldies. Jā, un tagad vēstures pasniedzējs, skolotājs Oskars Krīgers. Kas tev būtu sakāms? Nu, tā ir milzīga traģēdija, kas notiek ar šādu mācību iestādi, jo manā skatījumā izglītība, sports, medicīna un militārā sfēra, tās ir 4 svētās lietas, kuras vispār nedrīkst aiztikt. Un vienīgais, kas viņām ir jādara, ir tikai jātīst un vēlreiz jātīst. Ja mēs gribam vispār tālāk kā valsts attīstīties, un ja mēs gribam jauno paudzi, kas var tālāk vest šo valsti pretī attīstībai. Jā, tā ir šausmīga traģēdija, tā ir nacionālā katastrofa. Jo, kā vēsturnieks, es varu pateikt tā, airēšana pirmoreiz Latvijā parādījās 19. gadsimta beigās. Viņa parādījās Rīgā, un uzreiz pēc tam viņa parādījās arī tepat Jūrmalā. Tieši šajās pašās vietās bija laivu piestādes, kur jau sāka trenēties. Pēc tam Latvijas pirmās brīvu valsts laikā airēšana attīstījās paralēli ar citiem sporta veidiem. Ja? Un mēs jau tad izcēlāmies Eiropas līmenī. Ja? Protams, PSRS okupācijas laikā Latvijas sporta industrija tika pakļauta PSRS okupācijas varai, ja? Un mēs startējām, kā principā visas padomju savienībā, tas ir dzīvojušās jau tautas, ja? Zem padomju karogiem. Ja? Un tieši tad šī skola tika arī uztaisīta. Viņa tika uztaisīta šajā vietā tieši tāpēc, ka šeit ir tik izcila vieta tam, lai trenētos airēšanā. Jo te jau tā lielupa arī ir salīdzinoši mierīga, plaša, nav tādi bieži viļņi, vai ne, un tas ļoti sekmē to vispār to treniņu procesu. Tā ir, šeit ir vispār, Latvijā, labi, es gan neesmu Latvijas dabas pētnieks, bet no tā, ko es zinu, Latvijā nav daudz tādu vietu, kur tiešām ir tik mierīgi ūdeņi un kur var tā normāli trenēties, ja? Ne jau taču pa Gauju, ja? Vai arī pa kaut kādām tur citām vietām. Un tieši tāpēc šī skola no 70. gados šeit tika arī uztaisīta. Ar tādu nolūku, ka šeit ir izcila vieta priekš airēšanas treniņiem. Un pats neticamākais ir tas, ka šī skola, teiksim, ja paskatās kaut vai skolas telpās, ja, tur ir fotogrāfijas vēsturiskās ar visiem izlaidumiem, kas tur bija 80. gados un 90. gadu sākumā. Tātad iedomājieties laiks 80. gadu beigas un 90. gadu sākums. Kad Latvijā daudzos veikalos ēst nebija ko.
Ja, cilvēki dzīvoja badā, iztika no tā, no kā varēja iztikt. Ja. Par bandītismu uzpulku mēs nemaz vispār nerunājam. Ja. Un tomēr šī skola kaut kā spēja noturēties. Jā, par spīti tam, ka bija nabadzības katastrofa jau visā valsts līmenī. Ja? Un tagad 2026. gadā vienkārši tiek paziņots tas, ka skola tiek slēgta, tātad ciet. Vai tiešām var būt tā, ka bezmazliet rodas iespējas, ka Latvijā ir katastrofālāka situācija nekā 90. gada sākumā, kad nebija ko ēst daudzos pārtikas veikalos? Nē, es domāju, tā apetīte pēc naudas varas struktūrās ir augusi, un arī nesodāmības sajūta vienkārši turpina kāpt. Jā, tā ir, un šeit es pilnībā piekrītu visiem tiem neatkarīgiem žurnālistiem vai publicistiem, kas saka, ka Latvijas valsts pārvaldes sistēma ir sapuvusi no augšas līdz apakšai. Tā arī ir. Ja reiz pārvaldes sistēma ir sapuvusi, tad skaidrs, kad šīs pūšanas process skars arī visas pārējās sfēras, diemžēl, un to mēs ļoti labi arī tātad redzam. Gan sportā, gan medicīnā, gan izglītībā, gan tātad visur. Ja? Bet tikai īpatnēji, ka tās valdības struktūras nesaprot, ka tas skars arī viņus. Jā, tā ir, kad cik vēl tā vēl turpināsies, vēl 10, 15, 20 gadus, tad drīz nebūs, kas nodokļus maksā. Jā? Un visi paliks tikai pensionāri, jā? Un tad, kad pensionāri aizies tātad mūžībā, un kas tad būs tālāk? Jā? Tad, es nezinu, jā, kas tālāk. Uz šobrīd mēs esam pilnīgākajā strupceļā, jā? Mēs esam absolūtākajā strupceļā, un jā, kad es dzirdu tur diskusijas par to, kāda būs jaunā paudze, jā, teiksim tā, kāda būs jaunā paudze, kādi būs, kā lai saka, vai jaunieši būs tādi, kas spēs Latviju virzīt pretī spožai nākotnē? Jā, būs tādi, bet šādām sporta skolām jābūt vairāk. Jo šādās skolās viņi nevienkārši tiek izglītoti, jā, un gan es, gan mani kolēģi, mēs cenšamies viņiem dot maksimāli daudz šīs zināšanas. Te šādās skolās viņi trenē savu gribas spēku. Viena lieta ir zināšanas, otra lieta ir gribas spēks, jā, kas ir nodrīgs ir ikvienā dzīves tāda situācijā. Jā. Un tad, kad šie jaunieši beidz šo skolu, viņi saņēmuši tādu dzīves rūdījumu, ja, kad viņi ir sagatavoti pieaugušo dzīvē jau tik daudz, cik tas ir iespējams šādās skolās. Līdz ar to šādām skolām vajadzētu būt maksimāli daudz. Ja, ar to pašu pēdējo, kas ir palikusi, ja, faktiski, ja, tātad ciet. Bet, es esmu dzirdējis par to, ka ārēšana šobrīd ir katastrofālā stāvoklī. Es saprotu, kāpēc visi jāiznīcina, ir jālikvidē, ja, un tā tālāk. Ja, kad beidzot pienāks tas attīstības ceļš? Ne, īpatnēji, ka tie cilvēki arī, kas ir vadībā, jā. Ka viņiem būtu jābūt tiem pīlāriem, kas deg par šo lietu, jā. Bet tie lielākie izskatās pat kaprači zināmā mērā, kā Reirs, kas ir it kā prezidents federācijas, bet viņš teica, ka viss būs kārtībā un tagad vispār klusē, neatbild, nelieks nezinis, arī ar to pašu Čeverkungu tik daudz nesaprotamas lietas, ja? Un rodas iespējas, ka varbūt šādi cilvēki speciāli tiek ielikt šajās lietās, lai vienkārši noraktu sporta veidu. Par to man ir aizdomas, lai gan es, protams, šajās lietās neesmu ieciklējies, ja? Par to labāk zina tur citi mani tātad kolēģi, ja? Bet es kā no pasniedzēja puses es varu pateikt tā, kad mums tas ir gada atpakaļ, 25. gada martā, mums tika teikts, ka ne par kādu skolas slēgšanu nevar neiet vispār nekādas tātad runas. Ja? Iet tikai runa par pārstruktūrēšanu, un tas arī ir viss. Ja? Un mums deva skaidru norādi, kad, lai mēs te netaisam paniku un tā tālāk. Ja? Un tagad mums tiek paziņots, ka tagad jūlija beigās noslēgsies skolas slēgšanas process tātad ciet. Tad tagad jautājums ir, vai mums meloja no sākta tātad gala, vai arī sākotnēji viņi paši nezināja, ka būs tāda situācija, bet pēc tam tā situācija pamainījās. Tad jautājums, ja tomēr ir otrais variants un situācija pēkšņi pamainījās, tad es kaut kā neatceros, ka mūs par to informētu un tā tālāk. Ja? Pēkšņi vienkārši nostādīja fakti tātad priekšā. Tas ir tas, ko es tātad zinu. Tā tad ar meliem un viltu. Tā izskatās, jā, tā izskatās. Runā vienu, pēc tam notiek kaut kas pavisam tā cits. Un kā vecāki, vai tev ir kaut kāda arī
saskarsme ar vecākiem skolēniem? Ar vecākiem praktiski nē. Šeit man kāda vecāka atsūta man vēstules, kurās saka paldies par mācību tātad stundām, jā, un es arī, teiksim, vēstures stundās cenšos veidot nacionāli domājušu jauno paudzi, jā, ar nopietnām zināšanām par Latvijas vēsturi, vai tas būtu Latvijas brīvības cīņas, vai tas būtu Latviešu leģions, vai tās būtu nacionāla partizānu cīņas pēc otrā pasaules kara, jā, arī mēs par ģeopolitiskiem procesiem runājam, jā, un tad man vecāki rakstījuši pateicības vēstules par to, ka paldies, kad mans dēls vai meita viņi, ka viņi tīk daudz ko vēra, tīk zintajās jūsu stundās, jā, un paldies, ka mācat mūsu dēlus un tātad meitas, jā. Tas ir tas, ko man vecāks ir rakstījuši, jā. Protams, ka vecāki ir apbēdināti un šokā, jā, jo viņi jau arī grib redzēt savus dēlus vai meitas, kas iet uz attīstības tā ceļu. Ja? Ar šīs skolas slēgšanu ciet, ka to nepiedos ne teiksim, pašreizējās paudzes, ne arī nākošās tātad paudzes. Paldies tev arī, ka tu tā izsmeļoši pastāstīji, teiksim, no skolotāja pozīcijām un skata punkta. Un cīņa jau tikai sākas. Jā, cīņa tikai sākas, vispār jāmaina ļoti daudz kas. Par šiem pēdējiem 10 gadiem, ja tas, kas ir izdarīts ar izglītības sistēmu, jā, tas galīgi nekur tad nedara. Es nezinu nevienu kolēģi, kurš būtu apmierināts ar skolu 2030. Notika izglītības izšķīdināšana. Viņa notiek mērķtiecīgi un pie tam visās jomās. Jā, tieši tā. Un man rodas iespējas, ka tas ir pilnībā apzināti. Izšķīdināt visu, ka nav konkrētas tēmas, kurās jāapgūst ir milzīgs faktu daudzums un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Kad visi saraustīti, ja? Tad, citiem vārdiem sakot, tajā jauniešiem no viena ir kaut kas viens jāpaķer, no otra otrs un tā tālāk. Ja? Tā ir klipveida domāšana, saucamais postmodernisms. Vienkārši sagraizīti fragmenti, kolāža. Jā. Tā ir gadsimta, kā teikt, zīme, ja? Ko mums uzdod, stāstot, ka jūs tak spēsiet paši salikt to mozaīku galvā. Bet, ja jauniešiem netiek dot pamats, zināšanas, fakti, tad viņš nekad to mozaīku pats neizveidos. Tā ir, un tāpēc nav ko brīnīties, kad 11. novembris jaunieši liek tie jau svecīts pie Rīgas pils, bet ka viņiem prasa, kas tad 11. novembrī notika, liela daļa nav spējīga uz to atbildēt. Bet viņi pie tā nav vainīgi. Pie tā vainīgi ir šī izglītības sistēma, jo, piemēram, padziļinātajā vēsturē, 12. klasē, tur, kur sadaļa militāri konflikti, tur pieminēts viens pats Oskars Kalpaks, kas ir jāpēta, un viss. Principā, ja vadās tikai pēc šīm prasībām, tad man par brīvības cīņām jāpēta ir tikai viens Oskars Kalpaks. Un tas ir vidusskolā, 12. klasē, par Latvijas brīvības cīņām viss. Ja? Protams, es iekļauju visas brīvības cīņas. Es izmantoju to, ka mums jāpēta ir Oskars Kalpaks. Mēs ar jauniešiem pētām brīvības cīņas no paša sākuma līdz pašām tad beigām, kā arī tas ir normāli, arī ir tādi jābūt. Ja? To visu nepieciešams ir atgriezt atpakaļ un tātad steidzīgi. Ja? Tad pastiprināt uzmanību jāpievērš gan Latvijas brīvības cīņām, gan Latvijas pirmai brīvvalstī, gan latviešu nacionālismu ideoloģijai, gan latviešu leģionam, gan nacionālajiem partizāniem pēc otrā tātad pasaules kara. Jo liela daļa jaunās paudzes jau, nezinu jau tādas lietas. Ja? Un tad iedomājieties pie tā visa, pie visas izglītības sistēmas šīs degradācijas, ja? Tak, ja kas notiek pēdējos gados, kur notiek izcelšanās skolas slēgšanā, ciet. Ja? Un tagad ķērušies arī pat šai skolai ir tātad klāt. Tā kā, tas tikai ceļš uz nekurien. Tā ir sporta arī likvidācija. Sporta, izglītības un skolu likvidācija. Visu šo biblioteku un šo te izglītības centru slēgšana, ko mēs varam kvalificēt kā diversiju pret valsti. Diversija pret valsti, pret mūsu jauno paudzi un vispār diversija pret latviešu tautu kā tādu. Ja? Tad citiem, man skatoties uz šo skolas likvidācijas plānu, man arī rodas tāds jautājums, mums ko pārāk daudz ir sporta skolas, ka mēs kaut ko tādu varam atļauties tādu darīt? Tieši otrādi mums to sporta skolu katastrofāli pietrūkst. Mēs nevaram tādos apstākļos atļauties vēl tās, kuras ir palikušas, vēl slēgt ciet. Tieši otrādi, viņas maksimāli ir jātīsta. Īpaši jau to, ka skolā ir sakārtot pilnīga materiālā bāze, viss tā dzīvošana, sadzīve, izcili skolotāji, pasniedzēji, adekvāti, ļoti spriestspējīgi jaunieši ar labiem rezultātiem un tā tālāk, ko vienkārši mēģina
izšķīdināt. Jā, tā ir. Tad man nācies ir dzirdēt, tur arī tad man nācies dzirdēt arī ir tādu pozīciju, kad šī skola jātais ciet, jo, lūk, jaunieši nekādus tur baigos rezultātus tātad nedod, un kāpēc mēs grošam naudu un tā tālāk. Bet kāds rezultāts var dot jaunieši, ja pirmkārt finansējums nav pietiekošs? Ja? Otram kārtām, runas par šīs skolas slēgšanu ciet norisinājās baumu līmenī pēdējos 2-3 gadus. Tas rada atmosfēru, kur jauniešiem galīgi zūda motivācija kārtīgi trenēties, un tā tālāk. Jo tāpēc, kad tās baumas izplatās, ja jau tāpat likvidēs, tad ko mums te baigi pūlēties un tātad te censties. Tad atmosfēra ir neatbilstoša tam, lai būtu labi rezultāti. Jā, un arī tas, ka Jūrmalā ne tikai baumu līmenī, bet ir dzirdēts, ka šī skola ir nacionālisma perēklis, kurš ir jālikvidē. Tā kā šeit sajiet kopā ļoti daudzu struktūru intereses, kas ir nelabvēlīgas Latvijai un latviešu tautai. Ja šīs ir nacionālisma, tad šī retorika domāt ar negatīvu protams. Jā, tad tādā gadījumā jautājums, ja šī skola ir nacionālisma perēklis, tad jautājums ir tāds, ko tad piedāvā kā alternatīvu? Kas tad būtu šī skaistā alternatīva šīm tā saucamajam nacionālisma perēklim? Tātad kosmopolītisms. Jā, tieši tā bezdzimtenes jau kosmopolītisms, tā antilatviskuma ideoloģija, tātad ja es nezinu, stāstīt to, kad Latvija tā ir tikai teritorija, kur te var iebraukt jebkurš, ka te ir caurstaigāmā sēta, ka viss ir tagad jāpieņem, visi jāakceptē, un ja mēs to darīt tādu negribam, tad mēs tur esam kaut kādi atpalikušie tur tumsoņus un tā tālāk un tā joprojām, tad tas ir tāds brīvprātīgs ceļš uz pašnāvību, uz pašlikvidēšanos. Jā, kā mēs zinām, neeksistē daudznacionālas kultūras vai multikultūras. Tas ir, principā, negatīvs termins, jo tas neliecina par kultūru, tas liecina par kultūras neesamību. Kultūra var būt tikai nacionāla. Jā. Tāpat kā valoda, kas ir šīs kultūras pamatā. Un tu jau esi dzirdējis par to plānu, kad muižas īpašniekam nākošajām būtu ļoti interesanti šeit, kā teikt, izvietot savus jahtas un šo teritoriju skolas izmantot pilnīgi citiem nolūkiem, kas absolūti nebūs nesaistīti ar latviešu jauniešiem, ne ar viņu izaugsmi, ne vispār ar Latvijas sportu un tā tālāk. Jā, tā ir, un man, ja godīgi, tas arī bija šoks, ka es to uzzināju, jo es tā biju sapratis iepriekš, ja es nekļūdos, ka šo īpašumu bija paredzēts izmantot tā kā sporta industrijas kaut kādiem tur mērķiem, kad šīs īpašums, pēc tam, kad to airašanas skolu jau likvidēs, ka viņš tā kā būs saistīts ar kaut kādu tur sporta industriju, vai šaušanu, vai ar ko tur, Te pēkšņi kāds zila brīnumi izrādījās, kad izrādās šī īpašuma pārņemšana ir saistīta ar izmaiņām, kas Majora muižā tāda notiek. Tas man bija absolūti tā kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, kas visu apgriez pavisam otrādiski. Un arī uz promenādi gar piekrasti, uz kuras mēs pašlaik sēžam. Redzēt kā, tāpēc tad jautājums ir, vai jau sākotnēji tā tas bija paredzēts, un, ja tā ir taisnība, tā sanāk, ka mums jau meloja no paša sākuma, vai arī tad pēkšņi plāni tad mainījās, bet mums neko par to nestāst. Tā kā jebkurā gadījumā sanāk arī tāda noklusēšana, tāda vai nu melošana, vai noklusēšana. Šīs abas metodas tika lietotas, jo pamazām šī promenāde tika būvēta, jums tika teikts, kad jūs varēsiet trenēties, tad vienā mirklī jums sāka teikt, ka nedrīkstiet uzņemt audzēkņus, jo nav līdzekļu, tad audzēkņi pamazām gāja mazumā, tad sāka aprēķināt to, ka uz vienu audzēkni tiek iztērēta lielāka nauda nekā citās filiālēs, un šis process tika bīdīts paralēli. Tas ir vienots plāns, to tak jūrmalnieki saprot.
Ja sistēma ir vērsta uz izglītības un sporta sistēmas jau degradāciju, tad tas ir ceļš uz nekurieni. Ja? Un varbūt es vēl vienu lietu gribētu pateikt par šo skolu, kā pa nacionālismu perēkli. Vispār mums jauniešu vidū ir viens no vislielākajiem pašnāvību līmeņiem. Ja, teiksim, ne pats lielākais. Ja? Katrā ziņā viņš ir viens no visaugstākajiem Eiropā. Jā, tieši tā. Viņš ir viens no visaugstākajiem tātad Eiropā. Un šāda te iekšēja krīze, kas notiek, noteikti viens no iemesliem ir tas, kādā morālā klimatā aug jaunā tātad paudze. Ja aug pilnīgākajā visatļautības tātad te klimatā, tāda pašnāvība ir daudzos gadījumos saistīta tieši ar egoismu. Tieši ar tātad egoismu. Ja? Un ja aug jaunā paudze absolūtā visatļautības līmenī, ja pienākumu nekādu nav, ir tikai viens tātad tiesības, ja? Tad tas noteikti ir viens no iemesliem, ja, tad kāpēc pašnāvība līmenis ir tik augsts. Lai gan, protams, tas nav vienīgais, ir, teiksim tā, arī citi tātad iemesli. Ja? Bet, fakts ir tātad fakts, ja? Kāpēc Latvija pirmā brīvvalsts laikā attīstījās tik ļoti? Tāpēc, ka nacionālisms bija spēcīgās pozīcijās. Kā var aizmirst šo tik svarīgo vēsturisko mācību? Un tieši šīs latviešu nacionālisms, kas bija tik spēcīgs 20. 30. gados, ļāva latviešu tautai arī pārciest šos padomu okupācijas tātad gadus. Ja? Tāpēc, ka latvieši ļoti labi saprat, kas viņi ir, kāda ir viņu identitāte, ja? Un viņi šo savu kluso iekšējo pretestību šai padomu okupācijas varai noturēja visus okupācijas gadus. Un, kad tiklīdz sākās 80. gados PSRS brukšanas process, tad viss šīs nacionālisms, kas tika glabāts iekšēji, viņš izplūda uz āru un tādā veidā tika atgūta arī neatkarība. Ja? Tad tādā gadījumā iznāk, ja šī skola nacionālismu perēklis, tad mēs gribam atteikties no tā, kas veidosim mūsu tautu, mūsu valsti. Tad tas ir Latvijas un latviešu tautas paša likvidēšanās process, ko mums, acīm redzot, mēģina ieborēt, ka tas ir jauki, skaisti, lieliski. Ja? Un ja mēs tam negribam visam sakot, ja? Tad mēs esam kaut kāda tur viduslaiku tumsoņas, kas tur negrib kaut kādām tur pārmaiņām sakot, ja? Vai visi cita tāda tam līdzīga demagoģija. Likvidāciju saucot par reorganizāciju. Jā, tieši tā. Likvidācijas saucot par reorganizāciju, izglītības sistēmas jau degradāciju jau saucot par progresīvām pārmaiņām un tā tālāk un tā joprojām. No viena publicista es dzirdēju, kad izglītība nevis skola 2030, bet izglītības apglabāšana 2030. Jā, gadā bēdīgi, bet uz to viss ir, ja nekas strauji nemainīsies. Jā. Un katrā ziņā viss šīs skolas tātad epopējas sakarā mēs vēršamies pie ļaudīm, kas skatīsies šo te materiālu. Tad, kad tiks izziņots mītiņš, pikets pret skolas likvidāciju, lūdzu esiet atsaucīgi, pievienojieties. Tas tiks izziņots visos iespējamos kanālos, veidos. Un cīnīsimies kopēji par mūsu skolu, par mūsu izglītības, par mūsu sporta un par mūsu bērnu nākotni. Un nepaliksim malā, jo varas, visatļautība, dubultmorāle tikai pieņemas spēkā. Un varbūt pēdējais no manas puses, ka tikai veselīga, izglītot un nacionāli domājuši jaunā paudze ir Latvijas valsts nākotne. Viss. Cits variants nav. Cits variants, ja tas novedīs tikai pie degradācijas. Tieši tā. Ar to mēs arī gribam noslēgt šo materiālu. Paldies tev, Oskar, un mēs ļoti cerēsim uz Varneša godaprātu. Jā, cerēsim, ka tomēr sapratīs, kad nedrīkst likvidēt, vispār nevienu sporta skolu nedrīkst likvidēt, ka sporta skolas ir tikai jābūvē viena pēc otras. Šai laikā, kad jaunieši vispār nezina, kur sevi likt, piesaistīties, viņi arī redz, cik apjukuši ir viņu vecāki, visā tajā naudas pelnīšanas sistēmā, lai tikai noturētos uz ūdens. Bet vēl pagrūst vēl jauniešus, arī tos, kas ir glābti no šī haosa, likvidācijas, kā teikt, iznīcības virzienā, tas tiešām tas būtu pielīdzināms noziegumam. Jā, tas ir šausmīgs noziegums, jo jūs tagad pateicāt ļoti svarīgu aspektu, kad arī viens no iemesliem, kāpēc vecāki sūta savus bērnus uz šejieni,
Latvijas ekonomiskā situācija ir tāda, ka vecāki, lai kaut ko nopelnītu, ir spiesti strādāt muguras, tātad nepacēluši no rīta līdz vakaram. Un skaidrs, ka tādos apstākļos, ka viņiem, lai cik viņi ļoti arī gribētu, viņiem ir ļoti grūti veltīt pietiekoši daudz laiku savu dēlu vai meitu tātad audzināšanā. Ja? Un tāpēc viņi sūta savus dēlus un meitas uz šādām te lieliskām sporta skolām, kur viņiem viss tas tiek tātad dots. Ja? Tātad iedomājieties, tātad mazums tas, kad nav ekonomiskā situācija tāda, lai vecāki varētu normāli strādāt un normāli pavadīt laiku kopā ar saviem bērniem, izglītot viņus. Ja? Tā vēl likvidē vēl to, kas viņiem to vēl tātad dod. Ja? Un tas pats arī, teiksim, ar pedagogu situāciju. Mums ir pedagogi, kas strādā 2-3 darbos. Ja? Teiksim, tātad arī man ir bijuši laika periodi, kad es 3 darbos strādāju, lai būtu vairāk vai mazāk normāla alga. Ja? Bet es pat par to neko tātad nesaku. Ja? Pie tā visa klāt. Vispār normāli būtu tad, ja pedagogam ir viens darbs, un ar šo vienu darbu viņa alga ir tāda, ka viņam nav jāmeklē cita darba vieta. Ja? Tā, ka mazums, ka tas nav, tā, ka vēl pie tā visa vēl likvidē arī vēl to pašu. Jā, katrā ziņā mēs iezīmējām ļoti plašu problēmu loku, kas ir kā pavadieni, kas krustojas šai punktā, šajā skolā. Un lai Dievs dod, kā mūsu tautieši atjēdzās un sāk kaut ko virpināt pareizā virzienā. Cerēsim. Jā, tā ir.